Dobeles samatmāju šodien piepildīja ābolu smarža. Krāšņos groziņos savus sārtos un dzeltnos svaigus spīdināja vairāk nekā 40 šķirņu ābolu, kas auguši tepat Dobelē, Valsts augkopības institūta dārzā. Tā gan esot tikai maza daļiņa no Upīša dārzā sastopamajām ābolu šķirnēm. Upīša dārzā patiešām tie ir vairāk tūkstoši ābolu šķirņu un hibrīdu, jo selekcija pat par sevi veidojas no daudziem tūkstošiem hibrīdu, kamēr mēs nonākam līdz jaunai šķirnei. Tā kā tie ir daudz tūkstoši, bet ja mēs runājam par zinātni mūsu institūtā, tad ābols ir pētījuma objekts numur 1. Viņš ir pētījuma objekts numur 1 visā Latvijā, principā arī visā Eiropā, jo ābols ir tas, kurš tiek audzēts visvairāk visā mūsu tuvākajā apkārtnē, un tā skaitā Latvijā. Zinātnieki atzīst, ka Dobele ir ļoti pateicīga vieta šo augļu audzēšanai, un arī plašajā izstādē atlasītas šķirnes, kas jau visbiežāk sastopamas mazdārziņos, vai kuram tur būtu īstā vieta. Institūta darbinieki cer, ka reiz pienāks brīdis, kad Ziemassvētku galdā vietēji āboli izkonkurēs mandarīnus, tāpēc veselīgos augļus ik viens varēja arī nogaršot. Vislabāk garšo augsis, un tā Antonovka, un vairāk uz saldēm arī iet āboļiem. Vai āboli ir cieņā jūsu ģimenes galdā? Mums ir cieņā āboļi, jo mēs taisam plātsmaizes, citreiz ķīselīšu āboļu, zaptes. Uz ābolu dienu viesos ieradušās arī kaimiņu lietuviešu rokdarbnieces, kuras par garšīgāko šķirni sauc augs. Очень хорошо, я думаю, что фрукты всегда. Ļoti labs šāds pasākums. Augļi un dārziņi vienmēr ir vajadzīgi. Pie mums Lietuvā nav tik daudz ābolu kā pie jums. Есть, но не так. Kamēr lielie iztaujāja ekspertus, mazie cēla ābolu piramīdas un radošajās darbnīcās zīmēja un veidoja savus sapņu ābolus. Organizators stāsta, ka ābolu diena, kas vakarā noslēgsies ar deju kolektīvu sacensībām, kurās galvenā balva būs ābolu maiss, ir pirmais izmēģinājums, lai nākamgad ļaudis pulcētu lielākā pasākumā ābolu festivālā. Sandra Lietāne, Andris Pāns, TV Spektrs.